Labdien! Šodien mēs izskatīsim procesu, kā audzēknis var izvēlēties sev prakses vietu ed365.com platformā. Mums ir audzēkne Laura Jēkabsone. Viņa mācās universitātē un studē grāmatveidību. Viņu uz e-pastu atnāca ziņa no viņas universitātes, ka viņa prakses periodā atskaitēji izmantos ed365.com, un tajā paša vēstulē saņēma arī piekļuvi platformai. Mēs varam redzēt, ka viņa ir pievienota kā praktikante Latvijas Rīgas universitāte, kā arī viņu praksi. Grāmatvēžu grupas pirmā praksē. Lejā ir pogas, mans profils, kur redzam visu kontaktu informāciju, un mans CV, kur varam pievienot savas prasmes, pieredzi, zināšanas un tā tālāk. Un ir ļoti svarīgi aizpildīt šo sadaļu, jo uzņēmums tikai no šī informācijas izlēms vai nu pieņemt mūsu pieteikumu, vai nu noraidīt to. Tagad atvērsim dienas grāmatu. Tā ir pagaidām tukša, jo mēs vēl neesam izveidojuši nevienu ierakstu uz prakses vietas. Blakus ir prakses informācija, kur varam uzzināt, kāda mums ir prakse, kāda ar to periodu. Blakus ir izglītības iestādes informācija, kur mēs varam uzzināt, kas mums ir prakses vadītājs un kā ar viņu sazināties. Tālāk ir prombūtne, kur būs redzama prombūtnes vēsture, ko pievienos prakses vadītājs gadījumā, ja Laura saslims un izlaidīs dažas dienas. Un ir individuālais plāns, kur varam uzzināt, ko tieši mēs darīsim prakses periodā. Ir vairāki punkti, un tiem ir paredzēts konkrētais stundu skaits. Pieņemsim, ka Laura aizpildīja savu CV, un mēs beidzot varam pieteikties praksē kādā uzņēmumā. Te ir redzamas vakances uz profesiju grāmatvēdis un tās saistītām profesijām, jo Laura ir grāmatvēde. Paņemsim tad vakanci no SIA Nova Tehno Latvija. Tas atrodas Rīgas centrā. Vakances nosaukums ir grāmatvēdis. Te varam izlasīt aprakstu. Prakses vieta jaukts nozīmē, ka mēs strādāsim gan attālināti, gan uz vietās uzņēmumā. Laurai ļoti patīk šitais piedāvājums, un viņa vēlās pieteikties. Spiežam pieteikties, un te rakstam mūsu motivācijas vēstuli. Reālajā dzīvē, protams, ka vēstuli jābūt motivējušai un atbildīgi uzrakstītai, bet pieņemsim, ka šodien pietiks ar vēlos pieteikties praksē. Un ar smailīti. Un nosūtam. Gatavs. Skatīsimies tālāk. Laura atrada vēl labāku piedāvājumu no SIA Home Tech Innovations, kas atrodas vēl tuvāk Lauras dzīves vietai. Atkal ir grāmatvēdis. Lasam aprakstu. Prakses vieta jaukts atkal nozīmē, ka mēs strādāsim gan attālināti, gan uz vietas birojā. Spiežam pieteikties. Rakstam to pašu mūsu motivācijas vēstuli un pieteicamies. Gadījumā, ja Laura vairs negribēja strādāt pirmajā uzņēmumā, viņa droši var atcelt pieteikumu, uzspiežot uz atteikt un apstiprinot to. Un tas ir viss. Mums palicis tikai gaidīt, kad prakses vietā apstiprinās Lauras pieteikumu.